В России блестяще проходит Олимпиада. Путин возвращает Крым без единого выстрела. Российские военные уничтожают террористов из ИГИЛ, возвращая мир сирийскому народу. Ильхам Алиев благодарит Российскую Федерацию за урегулирование карабахского конфликта. Все это заголовки мировых СМИ последних лет. Привлекательная и сильная Россия возвращает себе справедливое место на мировой арене. И это по понятным причинам вызывает у Запада истерические приступы. Помешательство не дает возможности принять реальность и вступить в конкурентную борьбу. Но в такие моменты включается воображение, и американские СМИ предлагают миру параллельную реальность, в которой Россия жестока и опасна, а Путин — суперзлодей. BBC рассказывает миру о том, что Литвиненко отравлен по указу из Кремля, публикует расследование без доказательств о тайных богатствах Путина, показывает документальный фильм, в котором Россия нападает на Латвию, начиная Третью мировую войну с ядерными бомбардировками. Мы решили узнать, как воспринимают эти фейки жители Латвии и что они могут сказать о России. Man domas ir tādas, ka no vienas puses mums žēl, ka Krievija vairāk nav mūsu sastāvā. Tā tomēr tik liela un tik bagāta zeme, ka Amerika pat nestāv blakus. Manas domas ir tādas, ka vajadzētu visiem dzīvot mierā un nekarot savā starpā. Krievija nav bijusi ienaidnieks, draudzība valsti. Viņiem mīļa mūsu jūrmālu, daudz cilvēku. Pirmkārt, es esmu absolūti par starptautisku draudzību, jā, par to, vai tas ir Krievs latvietis, vai tā kā pie mums Latvijā, vai Krievs latvietis, Ukrainas, vienalga kāds ir, ka tikai labi cilvēki, jā. Ārpolitikas ietekme no šeit ir liela. Baumas nekādas netik, cik ziņās. Vai no tam es neticu, ka tas kaut kad notiks. Neesmu pesimists, es ticu visam labajam un neuzbruks. Līdz ar to Latvijā paliks brīvā valsts. Jā. Es pusotru gadu biju Afganistānā, karoju pa Krieviju. Tad man doma ir skaidrs. Ir to bez kājas palika un bez acis. Nebāz savu degunu tur, kur nevajag, un neviens tev, kā teikt, neaizskars. Dzīvo mierīgi un dzīvo. Visu. Kāda starpība? Krievs vai ķīnietis vai Japāns, jebkas. Galvenais, lai normāls cilvēks. Pārējais, vai tie politiķi, lai viņi plēš savus pakaļus. Nav. Drīzāk no mūsu paši politiķiem jābaidās, nekā no tiem, kas kaut ko grib izdarīt. Kāds spriedz par Krievijas apdraudējumu Latvijai. Patiesībā nē, Latvijā man nav tāda sajūta, ka es baidītos. Varbūt tikai kaut kur ārzemēs, kur notiek. Vienīgais, kur uztraukties, kur dabūt darbu un tādā garā. Kādreiz, man liekas, kad bija to Ukraiņu, tad bija vairāk saspīlēts, bet tagad nē, man liekas, ka nē. Tā informācija, kas ir no Krievijas puses, droši vien ļoti stipri atšķirīga no tā, kāda ir mūsu informācija Latvijas sabiedriskajos mediju kanālos un arī ārpasaulē. Tā kā bieži vien ļoti mulsina šī atšķirība. Jādzīvo mierā, viss būs kārtībā un viss. Нормально, нет, никакой, не знаю, не то что страха, вообще наоборот уверенность. На него одна надёга, скажем так, может быть он что-нибудь изменит в этом мире. Нет никаких отрицательных эмоций по отношению к Путину и к России у нас нет.
Valdība mani apmierina. Un es esmu apmierināts par to, jo pirms tam Krievijas prezidenti, kas bija, man patīk Putina mazliet diktatūra. Ja nav diktatūra, nav kārtība, man tā liekas. Un līdz ar to Putins ļoti labi nolika valsts izsaimniekošanu, pārtrauc valsts izsaimniekošanu. Bandītisms, huligānisms 80. gadu Krievijā, ka bija arī tur rekets un viss kaut kas, ja, un Putins, kad nāca pie varas, nolika viss pa plauktiņiem. Reketi nost, politika tāda, zakšana nekāda nebūs, nu tā, tikai par. Neitrālā vai es zinu, ka viņš ir krūts džeks, ka viņš sporto, ka viņš... Es tā pa daudz par viņu neinteresēju. Agresors. Viņam jābūt tādam ir, jo viņš lielu valstu vada. Viņš nevar būt tāds ņā. Jo varu teikt to, ka viņš ļoti pareizi darīja. Jo visa pasaule kaut kā minstinājās, kaut ko gribēja, kaut ko negribēja, bet Putins darīja, nevis domāja. Nē, es domāju par to, bet man liekas, ka sevišķi ietekmīgs viņš nav. Vienkārši tur tāda figūra jābūt un tur tāda figūra, kas saka, ir. Es nepiekritīšu, ka viņš ir agresors. Man liekas, ka Brežņevs bija lielāks agresors. Brežņeva laikus. Tad es domāju, ka žēl, ka armija nav tagad mūsdienās, jo pastāst tagad uz mūsdienu, ja kādreiz varēja bērni. Скучаем по Советскому Союзу. Вот тут упомянули Советский Союз. Было веселее, дружнее, да? Двери на замок не запирались. А сейчас все люди дикие, все прячутся в свои норки, да? Jauniem ir grūtāk kā tajā laikā, jo ja tu šodien paliec bez darba un šitie pasties, tad feiro prom uz ārzemēm. Сейчас, как вы видите, все предприятия закрываются. Безработица, людям негде работать. У людей нет средств для того, чтобы платить коммунальные услуги. Кто помоложе, тот собирается и уезжает, а старики бедствуют. Так что я думаю, что в советское время было много хорошего. Было бесплатное образование, медицина, профсоюзы. Все ездили по профсоюзным путевкам, отдыхали. Но сейчас я думаю, что небольшая часть населения себе может это позволить. Среди людей, которых вы увидели, нет ни одного актера или того, кто поговорил с нами за вознаграждение. Мы не пытались сформировать мнение респондентов перед тем, как включить камеру. У этого фильма нет режиссера, сценариста и продюсера. По всем этим показателям мы, безусловно, не дотягиваем до уровня BBC. Спасибо за просмотр.